Man vienmēr ir gribējies zināt, no kurienes Dinamo Rīgas spēlēs nāk tas lielais troksnis. Un ziniet, ticiet vai nē, tas ir 222. numuriņš, un nesakiet, ka es jums to pateicu. Iesim paskatīties, vai tiešām to mūziku liek šeit. Visiem ir līdz šim bijis noslēpums, kas tad ir tas, kurš diktē mūziku Dinamo Rīgas spēlēs. Mēs šobrīd atrodamies pie Armanda. Armands ir, varētu teikt, DJs un nosaka toni, kāds tad notiek Rīgas Dinamo spēles laikā. Vai tā ir? Nu, gandrīz precīzi jau ir noslēpums, domāju, ka nav. Nu, varbūt neesam semā bijuši, jā, neesam tikušies, jā, bet kaut ko es nosaku, jā. Nu, te ir dzīvā mūzika, te ir ieraksti, kas ir sagatavots, samiksēti jau vesela kaudze, te ir arī šāda tāda aparatūra, kur mēs esam signālus ierakstījuši iekšā sirēnas skaitā. Nu tad mēs arī taisām visu to trobēlu. Kā tad tiek izvēlētā mūzika, ko tieši atskaņot spēles laikā? Tas ir pēc kāda noskaņojuma vai... Principā pēc noskaņojuma. Es nekad nezināšu, kas būs nākušā dziesma. Varbūt pirmo. Jā, es esmu palasījis bišķi par sevi. Man ir teikuši, ka var jau saprast, kurā brīdī kas notiekās un kur mēs esam. Piedošana, bet es pilnīgi neapzināti. Varbūt tās, jā. Nu, šogad jaunu playlistu sagatavoju, respektīvi. Nevis tā netiksim playlist, jā, bet vienkārši paņemts atkal kaut kādas citas dziesmas. Mēs nekad nezinām, kas notiks laukumā jebkurā brīdī. Iet mūsu uzbrukums, tūlīt būs gols. Būs gols. Nē, pēkšņi izrādās, viņš uztais noraidījumu, ne? Un tieši otrādīgi mums ir noraidījums. Uzreiz mums tinkš, uzreiz nākamais disks, jo būs jāizstāvās, nedaudz būs jādomā par aizsardzību, nevar likt atkal tādu mūsu, tur jājūtas priekš, vai ne? Es jau arī hokeju spēlēju no 3 gadu vecuma, tāpat kā mūzika. 18 gados es beidzu hokeju spēlēt un beidzu, var teikt, arī profesionālu mūziku. Man abi divi gājuši kopā. Viens man otram ir varbūt patraucies, bet varbūt tieši otrādīgi tagad jau šajos gados palīdz, vai ne? Tā kā es arī tagad spēlēju hokeju, Dakteru hokeju klubā, vai ne? Jau veterānos, protams, vai ne? Esam bijuši pa vecu. Gan arī šeit, tā kā tas ir mans sporta mūzikas tās interēs, kā es nevaru vienaldzīgi to skatīties. Kas tur ir ar tām bučām? Vai šodien kāda būs? Sēs. Tad jau, ja ir daudz cilvēku, tad jau viņi ir baigi atsaucīgie. Laikam bija brālis ar māsu atnācis. Ļoti tā kautrīgi ļoti. Kā tu sarunā ar skatītājiem? Vai kāds nesarunāju, jo tā ir viņu izvēle. Darīt to vai nedarīt. Es viņiem iesaku, kas ir forši. Ko vēl hokejā var forši darīt? Pievērsties savai foršajai draudzenei, sievai vai savam foršajam vīram, draugam. Tad tu saki, ka mūsu hokeja fani ir diezgan atsaucīgi uz bučošanos. Jo noteikti, ja vēl pirmajā periodā tā, tad otrajā, trešajā pilnīgi noteikti. Cik tad ir rekords? Oi, tā ir tā, ka citreiz ir sēž puisis, viņam sēž vienā pusē, meitene un otrā. Tad operators rāda 2, mēs viņiem rādam buču, un viņš pabrauc blakus, viņš bučo arī to, kas meitene otrā pusē. Un tā mierīgi ir ok. Rīga!